Dāmas un kungi, Liepājā viesi, vai jūs esat gatavi vakara galvenajai cīņai? Es jūs nedzirdu, vai jūs esat gatavi? Mēs arī! Zilais stūris! Pēdējo 2 gadu Latvijas čempions, bokseris no Rīgas, ieradies Liepājā, lai parādītu Rīgas spēku. Ringā zilais stūris, Eduards Kalniņš, Latvijā! Es domāju, Eduards Kalniņš stādīšanu priekšā neprasa. Šis vīrs gados jauns, ja nemaldos 24 gadi, un šim puisim jau ir 2 Latvijas čempionu tituli. Viņš vēsturē ies ar to, ka 24. gadā viņš par Latvijas čempionu kļuva startējot pēc IBA noteikumiem, bet šogad viņš pie čempionu titulu tika jau jaunajā versijā, boxing versijā. Nu, un viņš ir gana garš, jā, viņam mamma ir basketbolists, arī pats sāk kā basketbolists, taču saprata, ka boks viņu saista vairāk. Un, jā, kā viņš teica, viņš nāk no sportistas ģimenes, ar viņu sarunā noskaidroja, ka mammas puse ir sportiska, tētis ir radošās sfēras pārstāvs. Nu, un līdz ar to tas viss kopā ir salicies, ka arī šai cīņai gatavojoties, Eduards Kalniņš filmē tāds diezgan oriģināls video, kur viņš demonstrē, ka viņš ēd vistolas, uzkrāja proteīns. Tas tā kā vairāk tāds draudzīgs uzbrauciens uz Reņa Garkalna pusi, jo Reņas Garkalns nāk no spēka sporta, kur dažādi uzpagātnētie proteīni un tā tālāk koalas iespējams, kā ir vajadzīgs, lai audzētu muskuļus. Jā, nu šai cīņai gatavojas Eduards Kalniņš, 24 gadus vecais rīdzinieks, kopā ar nevienu citu kā iepriekšējā cīņā redzēto Frantu Rozetā. Liepājnieks, crossfit kustības aizsācējs Liepājā un Latvijā, atlēts, treneris, mūsu šova dalībnieks un uzvarētājs. Tas ir viņš, vienreizējais un neatkārtojamais Reinis Garkalns! Latvijā, Liepājā! 12. aprīlī. Nu, ko, Edvard? Īstam džekam, lai iekāp bokseringā, pietiek tikai ar 2 olām. Tiekamies Liepājā. Reņas Garkalns atgriežas Liepājā. Jā, šobrīd viņš uzturas Rīgā, bet vienmēr sirdī un dvēselē ir savā dzimtajā pusē. Reņas Garkalns šim ir boksējis 3 reizes. Kur sāna debesis kliedz, vienkārši ieklausies tājās un gaidi mirkli šo brīvībai neaizliedz. Zeme, mans augums un ūdens, manas asīnis gaiss, mana elpa un uguns tās gars. Zeme, mans augums un ūdens, manas asīnis gaiss, mana elpa un uguns mans gars.
Jā, pavadringā Reini Garkalna neviena cita kā Katrīna Dimanta, kur ir startējusi muzikālajās sporta aktivitātēs kā Eirovīzija. Šobrīd viņa piedalās arī koru karos un speciālā aranžējumā izpild šo skaņdarbu, lai speciāli uzmundrinātu un godinātu Reini Garkalni. Viņa atgriešanās cīņā Liepājā. Īstenībā kāda atgriešanās? Katru gadu vienreiz gadā Liepājā notiek Fight Night turnīrs un katru gadu, trešo gadu pēc kārtas Reinis Garkalns ir šeit, lai priecētu savus līdzjutējus un savus liepājniekus. Un šajā cīņā asistē Reini Garkalnu neviens cits kā Maksims Savenko, bijušais amatieru, jeb olimpiskā boksa pārstāvs, bijušais profesionālais boksers. Īstenībā tad nopietna komanda ir līdzās Reinim Garkalnam. Katvens, tur ir Vjačovs Kidanovs, tur bādās ir arī Reņa cīņa briedus, crossfit sporta spēlēs Edgars Teplovs, tur ir Valters Gabrovskis, kas ir spariņu partneris un arī šaušanas instruktors priekš Reņa. Un arī tur ir Juris Šalājevs, tur ir Ārtis Bols, tur ir Dajans Miltiņš un tur ir arī Pauls, un tur ir patiešām liela blīca. Maksims Savenko pacēl roku, tur lūk arī Edgars Teplovs, Vjačovs Kidanovs arī redzam. Vjačovs Kidanovs arī var vienmēr palīdzēt. Jā, un Reinim Garkalnam, kā jau teicu, aiz muguras ir 3 cīņas līdz šim. Un pirmā cīņa viņam bija Boksa akadēmijas ietvaros pret bijušo profesionālo bokseru Mairu Buleviču. Un toreiz asistēja kā treneri Reini Garkalns stūrī Juris Šalājevs un Kaspars Kamba. Otro cīņu savā karjerā, tā var nodēvēt, Reinis Garkalns aizvadīja Fight Night 3. turnīrā pret Eriku Kurtānu. Toreiz jau pirmo reizi asistēja viņa stūrī Maksims Savenko. Savenko arī asistēja Reini viņa nākamajā panākumā 3. pret Elvi Granātu. Un atkal Maksims Savenko arī šoreiz ir, kā jau redzējām, stūrī. Un reģips tādi ir Eduarda Kalniņa iesauki, ringvārds, ko, kā runā, ir iedevis Kalniņam neviens cits kā slavenais boksa treneris Sants Kleit, kurš savulaik trenēja Frans Rozentālu. Arī tur kaut kur treniņos arī parādījās Eduards Kalniņš un jā, tāda asociācija, skatoties uz šo jauno censoni, saskatīja Sants Kleits, kurš, laikam liels plats ir Eduards Kalniņš, un tāpēc arī šāds apzīmējums. Un šīs ringvārds ļoti organiski ir iegājis, un arī Rauls Lucāns Kalniņu visu laiku dēvē par reģips. Reids izlaid citien! Kā es sašūpojās, Reinim jāizdzīvo ir jāiztur šis uzbrukums. Reids pareizi dara, satvēra Eduardu tuvāk sev. Un šis Reinim ir nopietnākais izaicinājums līdz šim. Reinis nekad nav baidījies no smagiem izaicinājumiem, no smagām cīņām. Viņš grib boksēt, viņš grib sev izmēģināt citā līmenī. Reinis Garkalns ir izmēģinājis dažādas sportveidus. Ap citu, viens no pirmajiem sportveidiem bija Japāņu džiudžitsu. Tāpatās viņš ir sevi atzīmējis, ir ielicis Latvijas noratlona vēsturē. Viņš ir piedalās gan individuāli, viņš ir piedalījies. Es arī savā laikā esmu nostartējis noratlonā. Es atšķirībā no Reņa neesmu pirmo vietu izsirījis. Es biju 3. bet ne jau stāsti par mani. Un tāpatās Reņs ir, ko tik viņš nav darījis? Viņš arī startējis nacionālo bruņoto spēku Spartakiedai kopā ar saviem komandas biedriem. Reņs, ko tik viņš nav darījis? Viņš ir Liepājas crossfit turnīra tēvs. Viņš ir, kā jau jūs pašā sākumā dzirdējāt, Reņs ir crossfiters, sirdī un dvēselē, viņš ir pionieris. Un viņš arī startējis ir olimpiskās sastaršanas turnīros. Pašā vecākajā Baltijas, pat no vecākiem Eiropas turnīriem, vecgadu kausā, kurš katru gadu notiek
Dobelē. Nu jā, vien brīd Reinim klājās smagi. Pēc izlaistās sitiena kājiņas nedaudz saļim. Gardsābel. Tur arī bija Daņos šā gada Latvijas čempions boksā starp amatieriem, jeb olimpiskajā boksā. Gardsābel. Tiks varbūt ir piemirsuši, kas ir šis speciālists. Jā, pirms viņš sāka strādāt par treneru, viņš arī bija pats boksers un atceramies, viņš savu laiku arī bija sparinga partneris Mairim Briedim, kur vairs īsti viens no latviešiem vairs negribēja boksēt ar Mairu, bet Briedim vajadzēja gatavoties cīņai un jā, Gārds bija vienmēr gatavs. Nu, viņš ir sīks. Es domāju, ka arī šobrīd Gārds varētu parādīt labu sniegumu, bet viņš visu ir sen apliecinājis, parādījis, un viņš ir, šobrīd viņam savu zināšanu cenu tālāk, un to viņš arī dara, un ļoti veiksmīgi to dara. Arī Reģips, īstie vārdā Edvards Kalniņš, viņš apmācījis, un redzam, Kalniņam ir augu priekšrocības. Edvards krietni vairāk cīņu ir aizvadījis boksringā nekā Reinis Garkalns, un es domāju, tas ir viena cieņas vērts, un arī Edvards izteicās jau pirms tam intervijās, ka viņam ir respekts pret Reini Garkalnu, un jā, Edvards nav tas pats runīgākais, viņš vairāk dara, mazāk runā, bet skaidrs ir viens, ka Edvardam arī pienāks brīdis, kad viņam vajadzēs izšķirties, ko darīt, vai turpināt karjeru boksā, un vai nav jāpāriet uz, pēc viņa auguma aprisēm viņam ir, un tā agresīvā stila viņam noteikti ir jāņem vērā, ka ir opcija pāriet uz profesionālo boksu, un tur, es domāju, viņam būtu vieta. Wow, trāpīja no apakš ļoti precīzi Kalniņš. Garkalns spiests atkāpties. Šeit cīkstēšanās. Reinim ar izdomu viss ir kārtībā. Viņš redzēja, ka vajag izšķirt. Viņš palika, kā saka, uzlika pretinieku roku sev ap kaklu, imitējot šo te satvērienu. Kalniņš rāpa korpusā. Un tagad, kā termometrs stabiņa, palika savā padusē Kalniņa galvu. Un šeit labs trāpījums. Un nedrīkst diskutēt ar tiesnesi. Jāļauj tiesnesim pašam pamanīt, ja ir kaut kāds pārkāpums. Tiesnešam nekad nav gājis pie sirds, ka kāds sportists sāk viņam norādīt, kas viņam ir jādara. Garkalns trāpā! Garkalns trāpīja, šeit smuki iešūpojās Reinis Garkalns un trāpīja. Iespējams, ka tas ir variants, kā var sasniegt Kalniņa galvu. Šādi iešūkāšos, un šeit ir knockdowns. Reinis nesteidzās, lēnā gariņā, viņam nekur nav jāsteidzās, viņam jāpaspēj līdz 8 piecelties. Viss. Cīņa ir galā! Divkārtējs Latvijas čempions. Vakar galvenajā cīņā šeit Liepājā Fight Night 5 turnīrā uzveic vietējo sportistu Reini Garkalnu. Viņu apsveic arī treneru korpus. Protams, visu cieņu Reini Garkalnu priekšā. Viņš izgāja, viņš pieņem šo izaicinājumu. Un kā vīrs godam turējās pretī.
sekundē ar tehnisko nogānu uzvaru izcīna ringa zilais stūris Eduards Kalniņš. Un balvu viņam pasniedz Latvijas Profesionālā boksa federācijas ģenerālsekretāre Jekaterina Krilovā. Nu, ko uzkavēlējam abiem mūsu sportistiem par fantastisko cīņu! Kā jau boksā tas ir pieņemts abu sportistu starp abiem sportistiem valda cieņa. Pirms cīņas internetā bija viss kaut kas, bet visu parādīja cīņā. Ko tu vari teikt, kā tu gatavojies un kāds ir tavs šī brīža emocijas? Kā es gatavojos? Es jūtos ļoti labi. Izdarīju savu darbu, kas bija man jāizdara. Un jā, gatavojamies, smagi strādājam. Viss notika izdarīt to, ko man vajadzēja izdarīt. Un viss. Paldies! Paldies visiem! Paldies visiem atbalstītājiem! Un paldies visiem manai ģimenei, draugiem, visi, kas bija šeit un piedalījās. Paldies liels! Paldies, dāmas un kungi! Vakarā galvenās cīņas uzvarētājs Eduards Kalniņš Rīgā! Nu ko, Reini? Visi liepājnieki tev gaidīja, varbūt nesanās tā kā gribēts, bet aplaus Reinim par to, ka viņš atbrauc uz šo šovu. Viņš ir uzticīgs šam šovam un, Reini, paldies tev par ieguldīto darbu un vārds tev. Wow, Viktor, paldies. Paldies organizatoriem, paldies visiem skatītājiem, kur šodien ieradās. Tas bija amazing piedzīvojums, amazing izaicinājums man. Man prieks, kad Eduardam asiņoja deguns, bet man nē. Vismaz kaut kas. Bet liels paldies visiem, kur ticēja. Tas tiešām, šoreiz čempionu tituls tika aizstāvēts un Eduards palika čempionu godā. Man liels prieks, kad tu pieņēmi šo izaicinājumu, mēs kopā parādījām skatītājiem. Man liekas, diezgan labu cīņu, gribējās vēl nākamo raundu, bet šoreiz nesanāca. Paldies visiem vēlreiz par milzīgu balstu un tiekamies afterpartijā, protams. Paldies! Paldies sportistiem! Un, kā jau jūs dzirdējāt no sportistiem, mēs tiekamies afterpartī! Liepājas Latviešu biedrības tam, kur būsim kopā ar Saminu Berizinu, Rastelu un DJu Robertu Leisveju. Es gribu pateikt tik vienam paldies, kas šodien ieradās šeit uz LVB Fight Night Liepāja 5. Liepāja, tiekamies nākamgad! Paldies, darbie skatītāji, ka bijāt kopā ar mums un turpiniet sekot cīņu sporta aktualitātēm, jo Latvijā paliek cīņu pasākumu aizvien vairāk un kvalitāte aug. Tāpēc esam veseli, sargājam viens otru un tiekamies jau nākamajās pārraidēs. Visu labu, lai jums jauks vakars! Atā!